Sveiciens volejbola draugi! 27. oktobrī Jaunmārupas Sākumspils sporta zālē savu otro šīs sezonas spēli Nacionālajā līgā aizvadīja Mārupas volejbolisti, kuriem šoreiz pretī stājās Aizkraukles komanda. Pirmajās spēlēs abas komandas bija izcīnījušas uzvaras, un viens bija skaidrs – šodien kāda no komandām piedzīvos pirmo zaudējumu. Lai arī spēle nedaudz veiksmīgāk iesāk Mārupa, mača turpinājumā krietni pārliecinošāk darbojās viesi, kur sastāvā lieliski darbojās Gatis Garklāvs, kurš vēl aizvadītajā sezonā bija viens no vecumnieku vienības līderiem. Tieši pateicoties viņa sēriju sērijai, viesi panāca lūzumu pirmajā setā, un arī mača turpinājumā aizkrauklieši spēlēja krietni veiksmīgāk. Mārupa kaut ko nopietni pretī lika tikai epizodiski, piedzīvojot pirmo zaudējumu sezonā 0-3, un visos 3 setos gūstot vien 17 punktiem. Piedāvājam noskatīties labākās epizodes abu komandu izpildījumā. Everybody wanna know why I'm walking around with a big smile on my face. Hey, I'm happy and it shows. Hey, I'm back and I'm part of the human race. You know I've been down so long. Never feel this way again, and everything was going wrong. Till you found me and you made me believe again. Mārupas komandas viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem Arts Podnieks pēc spēles neslēpj sašutumu par komandas parādīto sniegumu, paužot, ka šis mačs iespējami ātri jāaizmirst un jāgatavojas nākamajiem. Tā spēle viennozīmīgi ļoti slikta. Tur nav ko runāt. Nekas neizdevās. Šitā ir tā spēle, kas ir jāaizmirst. Sezonas sākumā gadās tādas spēles. Īpaši neko neanalizējot, vienkārši treniņos jāpiestrādā pie atsevišķiem elementiem. Un gadās komandām tādas spēles. Neko tur nevar darīt. Neviens nebija ne labs, ne slikts, viss bija vienādi. Vienīgais plus, kad tomēr kaut kādā brīdī emocijas kaut kur atgriezās, bet bija pamazēt to šoreiz. Uz vienām emocijām bija pārāk labs pretinieks tomēr, lai tikai ar emocijām nospēlētu. Līdz nākamajai reizei. Nākamo maču savā laukumā Mārupa aizvadīs 5. novembrī, kad Tīrēnas sporta centrā uzņems Kuldīgas sporta skolas komandu. Mača sākums 14:00. Aicinām klātienē apmeklēt Mārupas komandas spēles un mīlēt volejbolu.